Labdien visiem skatītājiem! Šodien studijā seržants Jēns ar kriminālziņu speciālu izlaidumu. Tātad slavenajam reperim Tekashi 69 draud mūža ieslodzījums par reketu, ieroču glabāšanu, zādzībām un citiem noziegumiem. Tekashi ar 4 no saviem komandas biedriem tika arestēts šī gada 18. novembrī un pagaidām atrodas Bruklinas federālajā aizturēšanas centrā. Tiesa viņam ir atteikusi atbrīvošanu par drošības naudu un nav zināms, vai Tekashi vispār tiesāšanās procesa laikā tiks izlaists no cietuma. Noziegumi, par kuriem viņu tur aizdomās, sākās no perioda, kad reperis vēl nebija populārs, kā arī šī nav pirmā reize, kad Tekashi tiek arestēts. Pavisam nesen viņam tika piespriesta 4 gadu probācija un 1000 stundu sabiedriskā darba par kādu incidentu 2015. gadā, kad Tekashi it kā esot veicis seksuāla rakstura darbības ar kādu 13-gadīgu meiteni. Tad 2018. gadā vasarā viņu atkal arestēja, jo tā paša gada sākumā Tekashi esot līdz bezsamaņai žņaudzis 16-gadīgu jaunieti, kā arī viņa bandas biedri ir iesaistīti neskaitāmās apšaudēs un citās kriminālās darbībās. Kā jau teicu, par jaunajām apsūdzībām, ja tās tiks pierādītas, Tekashi labākajā gadījumā draud vismaz 32 gadu cietumsods, sliktākajā mūža ieslodzījums. Un Latvijas kriminālziņas jau bēdīgi slavenais reperis Neids, jeb īstajā vārdā Niks Enciņš, ir izlaists no cietuma, kurā viņš pavadīja apmēram 3 mēnešus. Kā jau ziņoja iepriekš, Neidu šī gada 21. augustā arestēja par viltus ziņu publicēšanu. Pāris nedēļas pēc aresta tiesa izlēma nemainīt piemēroto drošības līdzekli, nozīmējot to, ka viņa drošības līdzekļa izskatīšana tiek atlikta vēl uz 2 mēnešiem. Konkrētā viltus ziņa, kas arī beigās noveda pie Neida aresta, bija raksts par tirzniecības centra Alfa sabrukšanu. Vairākas valsts un privātā sektora iestādes uzrakstīja iesniegumus policijā par to, ka sakarā ar šo ziņu tika traucēta viņa darbība, un policija dēļ lielā spiediena rīkojās. Veicot atkārtotu drošības līdzekļa izskatīšanu, Neidu atbrīvoja no cietuma šī gada 21. novembrī. Īsi pēc atbrīvošanas viņš savā Facebook feedā dalījās ar šo ierakstu. Smagākie 3 mēneši manā dzīvē. Liktenis tā bija lēmis un tā bija jānotiek, bet tagad esmu atpakaļ uz kājām. Paldies maniem tuviniekiem un draugiem par atbalstu. Lai ir Neids ir izlaists no cietuma, viņam ir uzlikts liegums izbraukt no valsts un tiesas process par apsūdzībām vēl nav noslēdzies. Tas arī īsumā viss šajā kriminālziņu speciāla izlaidumā. Nospied laiku, piesako manam Instagram profilam, protams abonē šo kanālu, ja to jau neesi izdarījis. Atā visiem!